Jā, labrīt. Sveicieniem vēl joprojām no Portugāles, no Lisabonas. Tikko izčakojies ārā no hosteļa un laiks doties uz lidostu. Ir agrs, ir kaut kāda 5:25 no rītas. Lidojums man ir paredzēts 10:30. It kā ieteicamais laiks ir tās 3 stundas pirms, bet es te ar vietējiem runāju, viņi saka, labāk tomēr 4, jā. Jo lidosti ļoti tāda noslogota un liela, tāpēc labāk tad dodos ļoti laicīgi. Brokastis es šeit nedabūju, jo šī ir tā vieta, kur viņi nevar atlikt nākamās dienas brokastis, jo viņiem vajag tikai kaut kādos 8:30 no kaut kurienes citurienes. Tā kā šobrīd esmu neēdis, bet lidostā ieiešu lounžā, tad varēšu arī paēst. Jā, ok, tagad šeit gaida autobus. 7:36 man vajadzīgs. Gabaliņš būs jābrauc, un tad man būs jāpārsēžās citā vietā. Jā, un paredzēt, ka lidostās būšu 6:03. Ļoti labi. Bez stresa, mierīgi. Jā, rāda, ka pēc 2 minūtēm būs. Tā kā viss ir labi. Tā, un reko, autobus arī nāk. Tūlīt varēs kāpt iekšā. Tas ir ar akordionu. Garais autobus. Normāli. Neapstājās. What the fuck? Nē, es vispār piekāšu, ja. Autobus pabrauc garām, mans numurs vienkārši hujārī garām pieturēja. Neapstājās, raspizdēs. Šitā nedrīkst darīt. Ja, labi, man ir laiks rezervē, bet kas būtu, ja man nebūtu tāds laiks rezervē? Būtu žopa, Bet, jā. Būs jāgaida nākamais. Būs jāpavicinās ar roku šajā gadījumā. Varbūt tās tad apstāsies. Jā, kuģi sapratīs, īsāk sakot, brauc ar autobusu, it kā navigācijā rāda, ka tagad būs jākāp ārā, ka pieturs vairs nav starpā. Nospiež stop pogu, izkāpj ārā un izrādās, esmu izkāpis vienu pieturu ātrāk, bet vienīgais labums nav pārāk tālu līdz tai īstajai pieturai. Paiešu mazliet ar kājām. Man jau kaut gan īstenībā jau sāk besīt tā staigāšana ar kājām. Dikti daudz tā staigāšana, bet nekas. Vienīgais labums nav augsti, jā, ir forši. Un laiks man ir daudz, tāpēc paiešu ar kājām līdz tai pieturai, tepat krustojums jau ir redzams īstenībā dažus 100 metrus. Un tad ir jāiekāp nākamajā autobusā, un tad tur vēl jābrauc. Tur lidost pietur gan es nevarēšu sajaukt, jo tas ir līdz galam. Kaut kā tā. Jā, iet atkal otrais autobus, jo pēc kāds man pabrauc garām. Jā, to numuru nevarēja uzreiz saskatīt, un tad, kad jau saskatīja, tad viņš dod virsū un vienkārši aizbrauc prom. Pideras, bļeģi. Šitā pideras ir zaļa baļa, bet pietur viņam te ir jāapstājās, ja cilvēki ir. Tas, ka nemētājās ar roku, tas kaut kas nav labi. Labi, mēģināšu nākamo mest ar roku un pohuj, kurš numurs. Tūlītās jābūt arī. Jā, tādā veiksmīgi es nonācis lidostā pie pirmā termināļa. No pirmā termināļa arī lidojums. Ar autobusu, jā. Autobusu pulkstenis kaut kā, višķi pār 6 no rīta, autobus piebārsts pilns bija. Un tagad, jā, izrādās, visi cilvēki rīt izkāp lidostā. Es nezinu, bet galvenais, ka neizskatās lielākā daļa pēc ceļotājiem. Droši vien, ka vienkārši strādā šeit. Bet, jā, tagad no rīta pa gaismu tā lidosta neizskatās tik milzīgi, kā piemēram, tā, ka ielidojot, kad bija vienkārši tāds vājprāts, nevarēja neko saprast. Tad izskatās tāda, čiliņā. Bet, jā, ieiešu lidostā,
paskatīšos informācijas ekrāns un tas skatīsies, kas darāms tālāk. Jāatcerās tas, ka es neesmu paēdis brokastis, tāpēc varu būt uzvilkts. Bet tikšu līdz Vonžam, tad arī paēdīšu.